Ota, šobrīd esmu no īrijas, bet tā esmu no Latvijas, un esmu četru bērnu mamma, un, protams, man kā mamma ir svarīgi gan būt, tā kā, būt gan iespējai ceļot, gan arī nopelnīt, protams, arī naudiņu, bet pamatā jau tagad tev ir iespēja gan ceļot, un parādīt arī iespējas, kā ietaupīt, jo man ar četriem bērniem tas ir ļoti, ļoti svarīgi ietaupīt naudiņu, teiksim, tieši uz ceļošanu. Tā kā, jā, nu tad ķersimies klāt prezentācijai, tad mēģināšu ātri uh, nošērot, ja padalīties ar ekrānu. Jā, šo. Tā, vai jūs redzat ekrānu? Vienkārši parādiet ar galviņu. Ir redzams, viss super, paldies, dāmas! Tā kā tā, es izstāstīšu prezentāciju. Ja būs kādi jautājumi, droši pēc tam sazināties ar to personu, kas jūs uzaicināja, un tad arī droši uzdodiet arī viņam jautājumus, lai mums pašiem šeit viss būtu kārtībā un nekas neievilktos. Tātad Travorium kompānija, tad Travoriums ir šis kompānijas nosaukums, kas piedāvā gan ceļot vairāk, ceļot labāk un ceļot lētāk. Uzņēmums, kas padarīs tavu dzīvi labāku. Tātad kompānijas dibinātājs un vadītājs ir Deivids Hārts un viņa brīnišķīgā sieviņa. Un uzņēmuma specializācija ir klientu piesaiste. Jo viņu galvenā ideja bija, lai cilvēki varētu ceļot neatkarīgi no savas situācijas, bet ka tiešām viņi varētu visi. Tātad dibināta kompānija ir 2013. gada martā Amerikā otrā dekāda biznesā. Kompānija ir iespējas vairāk nekā 60 valstīs, kā arī 7 kontinentos, un, protams, ir vairāk miljonu peļņa pēdējo 2 gadu laikā. Un kas nav mazsvarīgi, kompānija ir pastāvīgā izaugsmē. To arī norāda, cik daudz pat jaunu klientu ir 24. gadā, ir vairāk kā 20,000 jaunu klientu. Tātad galvenais birojs ir Kalifornijā, Spānijā un Kazahstānā. Tātad, kāpēc ir ceļojuma industrija? Pēc Bloomberg datiem ceļojuma industrija, turisms, 10 triljonu dolāru vērts, un te ir prognozēts, ka līdz 2033. gadam tā sasniegs 15,5 triljonus dolāru. Kādam tas var būt sapņu bizness, kurā viņš var ceļot un pelnīt naudu no jebkuras vietas. Tāpat tas ir viegli izskaidrojams un aizraujošs. Mājās veicams bizness ar lielu potenciālu, jo, kā jau Vorens Bafets ir teicis, ja tu neatradīsi veidu, kā pelnīt naudu, kamēr tu guli, tu strādāsi līdz mūža galam. Tātad kādus pakalpojumus tad Travoriums piedāvā? Kādas platformas? Tātad viens ir tas, ka tu vari rezervēt kurortus, viesnīcas, kruīzus, autonomas, izklaides parkus, ekskursijas aktivitātes, kā arī dažādas izklaides par maciņam draudzīgām cenām. Un kādas tad ir Travorium priekšrocības? Travoriums darbojās uz abonementu principu. Tu maksā ceļojuma abonementu un saņem minimums 2 atpūtas galamērķus gadā, esot platīnas statusā, par ko es arī stāstīšu turpmāk. Tu pelni ceļojuma punktus, tu viņus krāj, un tu viņus vari izmantot savas nākamās rezervācijas atmaksai. Jeb samazināšanai, par to es arī stāstīšu vēlāk. Tātad rezervēt ceļojumus par ceļojumu aģenta cenām un ietaupt līdz pat 60%, kā arī saņemt 3% naudas atmaksu lojalitātes punktu veidā, kurus pēc tam tu arī vari izmantot savam nākamajai rezervācijai. Un, protams, šeit arī iespēja veidot biznesu un pelnīt naudu 24/7 no jebkuras vietas pasaulē un veidot šos pasīvos ienākumus šajā kompānijā. Tātad viena no šīm platformām, ko piedāvā Travoriums, ir TravelSite. Viņš darbojas līdzīgs kā Bookings, ko mēs esam droši vien pazīstami. Un, un kāpēc tad šeit ir lētāk? Kāpēc šeit ir izdevīgāk? Kāpēc mēs varam ietaupīt līdz pat 60% ceļojumiem un vairāk kā 2000, 2 miljonu viesnīcu un kurortiem? Nu, kā tas tā var būt? Jo mēs kā aģenti varam redzēt tieši to cenu, ko piedāvā aģentiem. Un mēs neuzliekam neko pa virsmu šī kompānija. Un tāpēc mums viņš ir sanāk izdevīgāk. Šeit būs arī brīnišķīgi piemēri, kur to arī var redzēt. Šeit, piemēram, visas cenas ir uz 2 pieaugušiem cilvēkiem. Tātad 9 naktis 2 pieaugušiem cilvēkiem
Miami Beach United States izmaksā 2326. Tā pati viesnīca, tas pats laiks, tie pašas naktis, tie paši divi cilvēki, Expedia 4463. Tu jau ietaupi gandrīz 2000. Šeit vēl viens piemērs. Bookingā arī divi cilvēki Lasvegasā Hotel Casino arī uz vienu nakti. 277, 74 bookingā, Expedia tas pats, tā pati platforma, tas pats viesnīca, tie paši divi cilvēki, 293, vai Travorījums piedāvā vienam cilvēkam, diviem cilvēkiem uz vienu nakti, tā pati viesnīca 15,46 dolāri. Nu, ir tā lētāk, vai ne? Nu, vot. Tātad šeit, United States, Santiago, mēs varam ietaupīt uz diviem cilvēkiem pa 106 naktīm jau 3123,64 dolārus, plus vēl tu saņem 3% naudas atmaksu lotāts punktu veidā, ko tu vari jau nākamajā rezervācijā jau atmīnusot nost no šīs cenas. Tad otra platforma, ko piedāvā Travorījums, ir Getaways. Tā ir platforma, kurā tu izmanto šos ceļojumu punktus un savai atpūtai, savam ceļojumam. Un šeit arī ir viens no daži piemēri. Tātad Spānija, 8 dienas, 7 naktis, studija tipa numurs diviem cilvēkiem. Mazumtirdzniecības cena 899, bet Travorījums piedāvā pēc punktu izmantošanas 7 dolāri plus ceļojuma nodoklis, kas atšķirās katrā valstī savādāk. Tāpēc Meksika, 8 dienas, 7 naktis, viens guļamistabas numurs, mazumtirdzniecības cena 1299, Travorījuma cena 149 dolāri. Vai, piemēram, Amerika, Orlando, Florida, 8 dienas, 7 naktis, 2 guļamistabu luks numurs, mazumtirdzniecības cena 1149 dolāri, vai Travorījums 142 dolāri pēc punktu izmantošanas. Tad ir nākamā platforma, ir World Tours, jeb pasaules tūres, kurās ir konkrēti objekti, kuri zvana kompānijai un saka, mēs zinām, ka jūs esat turisma aģentūra, mēs jums varam piedāvāt šādu cenu. Kādu jūs, cik daudz numuriņus jūs, piemēram, vēlaties? Tas ir konkrēti datumi, konkrētas vietas. Šeit arī būs piemēri. Tātad Venecija, Itālija, 5 dienas iekļautas brokastis diviem cilvēkiem. Ekskursija uz stikla fabriku, mazumtirdzniecības cena 1110, bet Travorījums to piedāvā pēc punktu izmantošanas 360 dolāri plus nodoklis. Dubaja, 5 zvaigžņu viesnīca, 6 dienas brokastis katru dienu, kas nav mazsvarīgi. Mazumtirdzniecības cena 799 dolāri, Travorījuma cena pēc punktu izmantošanas 99 dolāri. Vai arī Jamaika, ja gribās, un tā pa ideālo, ka viss ir iekļauts, tad 5 zvaigžņu kurorts, 5 dienas, mazumtirdzniecības cena 1716, bet Travorījums to piedāvā par 612 dolāriem. Šeit būs vēl brīnišķīgi piemēri. Lasvegasa par 19 dolāriem, 5 dienas, 4 naktis, 5 zvaigžņu viesnīca Havajas ar iekļautām brokastīm 499 dolāri. Vai Ņujorka, 5 zvaigžņu viesnīca, 5 dienas, 4 naktis ar iekļautām brokastīm par 399 dolāriem. Tātad, kā tad pieregistrēties šajā kompānijā? Kompānija, lai varētu kļūt par šīs kompānijas dalībnieku, ir jāņem šīs kompānijas memberships, jeb abonements. Ir 3 dažādi abonementi - sudraba, titāns vai platīns. Sudramam ir pieejama tikai šis ceļojuma vietne, jeb travel sites, kas ir līdzīgs Bookingam. Titānam jau ir pieejams arī pasaules tūrēm, kā arī Getawayiem, un platīnam ir gan travel sites, gan pasaules tūre, gan Getaways. Kāpēc es iesaku ņemt platīnu? Tāpēc, ka, kā jūs arī redzat, ka tas arī ir tas populārākais, ko cilvēki ņem, bet arī tas, ka tu vari dabūt visu un par vislabākajām cenām. Tātad, piemēram, ja mēs paskatāmies platīnu, 269,95 ir vienreizējs maksājums. Tu viņu samaksā vienu reizi, un tu uzreiz saņem 270 turisma punktus. Tātad tava naudiņa pārvēršas turisma punktos. Tātad nekur tu savu naudu nepazaudē.
Un tad katru mēnesi tu maksā $135 mēnesī, un tev katru mēnesi tavā kontiņā iebrīd šie turisma punkti 270. Tātad tava naudiņa pārvēršas šajos turisma punktos. Kas nav mazsvarīgi, nav līgums. Tātad, respektīvi, tu izmanto, cik ilgi tu vēlies, un, ja gadījumā tu izdomā, ka tu tomēr vēlies pārtraukt, tad tu vari vienkārši pārtraukt, to nav jāmaksā nekāda soda, nekas tāds. Kā citās kompānijās, varbūt tā ir, ka tev, nezinu, kaut kādam konkrētam laikam jāpiet, un tikai tad tu vari kaut ko slēgt vai kā savādāk. Tā kā tas arī nav mazsvarīgi. Protams, ja tu, piemēram, reģistrē trīs identiskas biedru programmas un saņem atlīdzību tikpat lielu, cik tavi izdevumi, piemēram, ja tu esi platīns un tu pieregistrē trīs platīnus zem sevis, parādi citiem cilvēkiem arī šo iespēju, aicini uz šo zūmu, aicini uz individuālo zūmu vai vienkārši parāda cilvēkiem šādu iespēju, un viņi arī reģistrējās. Un tad tev kompānija mēnesī ieskaita $135. Tas nozīmē to, ka tev vairs no savas kabatas nav jāmaksā šī mēneša maksa. Tātad, ar ko tad mēs atšķiramies? Mēs runājam ar cilvēkiem pa taisnumu. Mēs aicinām uz Zoom, parādām, kā izdevīgāk ceļot, un padalāmies, kā pievienoties cilvēkiem šajā kompānijā. Un kompānija samaksā mums to, pasakot paldies. Tāda arī ir tā atšķirība. Jo, piemēram, ja mēs aizejam uz veikalu un nopērkam zobu pastu, piemēram, Blendamēt. Mums tīram zobus, mums patīk, mēs ieskam savai kaimiņienei vai draudzenei, un viņi arī nopērk. Bet vai mums blendamēts par to pasaka paldies un samaksā? Nu, nē. Šeit Ravorijams par to mums samaksā, un viņš pasaka paldies, ka mēs stāstam citiem un rādam par šo brīnišķīgo iespēju, kā nepārmaksāt ceļojot. Un, protams, var kļūt par Trevoriju partneri, un kāpēc mēs to iesakām? Tāpēc, ka, piemēram, ja cilvēks zem tevis reģistrējās, tu vari saņemt naudiņu. Tev kompānija pasaka paldies, bet ja tev nav šīs partnerības, kompānija, neesi šis kompānijas partneris, tad tev kompānija nevar iemaksāt šo naudu. Bet tāpēc arī mēs to iesakām. Un tāpēc, kā tā kļūt par šīs kompānijas partneri? Tātad mēs katru gadu samaksājam $99,95 katru gadu. Tas ir tāds kā investīcija tavā biznesā. Tātad tu dabūji pilnīgi visu, kas tev ir vajadzīgs, lai startētu šajā biznesā. Tātad mājaslapa, back office, mārketinga video, dažādas apmācības, treniņi. Tagad arī zinu, ka būs divās vietās, būs Ņujorkā un būs, ja es nekļūdos, Amsterdamā. Būs ļoti liels mācības, būs gatavs bizness, kā arī dažādas nodokļu priekšrocības, kas nav mazsvarīgi, kur tu vari tā kā norakstīt tā kā šos savus izdevumus uz sava biznesa tā kā, izdevumiem, tā kā, konta. Ja, piemēram, tu brauc uz mācībām, tad tu šo biļeti vari nopirkt tieši uz sava šī pašnodarbinātā, šī sava biznesa konta. Nu, tā kā, lai tā, tā kā nav jāmaksā vai nodokļi par to, ka tu vari to vienkārši norakstīt. Noteikti, ja tev radās jautājums par šo, tad tu vari droši pajautāt šim cilvēkam, kas tev uzaicināja. Tātad, kā tas ir tas kompensācijas plāns? Tātad dienas maksājums tev veido pasīvos ienākumus. Kā jau arī mēs redzam, tad platīna direktors ir uzaicinājis trīs cilvēkus, kas arī ir platīni, saņem katru mēnesi $135. Tātad $445 katru dienu. Un, lai tu kļūtu par platīnu direktoru, tev ir vajadzīgi trīs personīgie partneri, un tu saņemsi bezmaksas dalību. Jeb šo mēnešu maksu, kas tev nav jāmaksā no savas kabatas. Šeit arī var smuki redzēt, kas ir arī tālāk, cik daudz ir ieņēmumi aptuvenie katru dienu, jo, kā jau mēs zinām, tīkla mārketingā vai binārajā sistēmā nav griezti. Un, es domāju, šī naudiņa arī ir diezgan tāda tīri ok, arī Latvijā, tāpat arī šeit īrijā, ja šo saņem. Un, jā, ļoti forši gan var ceļot, gan arī pietiek arī samaksāt šos komunālos vai īri. Domāju, tas ir tīri arī ok un pietiekami. Piemēram, pastīsimies vēstnieku, kas ir vēstnieka šis dzīvesveids, jau ambasadora dzīvesveids.
Viņam ir daudz dažādas, protams, priekšrocības. Viņš nopelna vismaz $140 katru dienu. Viņš dodas vienreiz gadā tādā īpašā atvaļinājumā, kur viņi visi kopā satusē, atpūšās. Tāpat arī dažādi globālie bonusu fondi, dažādi čeki, kur viņi var izmantot, kā viņi paši vēlās. Ir viena vēstnieka tāda īpaša akcija, kā arī dāvanas no Louis Vuitton, un rekur, ja ir 3 zvaigžņu vēstnieks, arī dabūna tādus īpašos punktus. Vispār tā baigi forši. Kur vēl labāk, ja tev kompānija pasaka paldies par to, ko tu dari, ka tu esi viņiem piesaistījis cilvēkus, bet tikai parādot šo iespēju, kā nepārmaksāt uz rezervācijām, uz viesnīcām. Man tas nav mazsvarīgi, un es ticu, ka jums arī nē. Nu, ot, iesim tālāk. Šeit arī var pastīties, cik tad galvenā vēstnieki, un, protams, šie nav griezti pie piedzvēžu vēstnieka, neapstājās. Tā ir vienkārši kā tāda atlīdzība, kā pateikt paldies par to, ko tu esi izdarījis, par to, ka tu esi kādam pastāstījis. Un, jā, ka tu izveido komandu, kas spēj parādīt šīs iespējas vēl vairāk partneriem. Un šis nav tikai par to, ka tev kaut kas būtu jādara. Tu vari izdarīt to, ko tu vari izdarīt, bet tava komanda var izdarīt daudzreiz vairāk. Tāpēc man ļoti patīk, ka šajā kompānijā mēs esam viens par visiem. Un to, ka komanda palīdz būvēt gan tevu plānu, gan savu, un ka mēs viens otru atbalstam. Nu, vot, pastamies tālāk. Un, protams, kas tad tā būs par kompāniju, ja viņa neaugtu? Protams, ka viņa ir visu laiku aug un ir attīstībā, un kā jau mēs arī redzam, tas arī parādās statistikā, ka 2024. gadā ir vairāk nekā 25,000 jaunu biedru. Un kas to jau zina, cik tagad jau ir tūkstoši pieslēgušies šajā jaunajā 2025. gadā? Jo es esmu ļoti sajūsmā par šo kompāniju, jo tā kā es viņu ieraudzīju, sapratu, man tas patīk. Es vēlos par to pastāstīt arī citiem, jo kāpēc pārmaksāt, ja var ietaupīt? Un ja vēl tev par to pasaka paldies, protams, tas ir uzņēmums labākai dzīvei, kas tev vienkārši parāda šo iespēju, kā nopelnīt, kā parādīt citiem, kā nopelnīt. Un vēl plusā tas, ka tu vari ceļot un redzēt tās vietas, kuras tu gribi redzēt, un vēl daudzas dažādas citas. Un vēl bonusā ietaupīt. Nu, kur nu vēl labāk, vai ne? Tad tavs uzdevums šobrīd, ja tev radās jautājums, uzdod savam cilvēkam, kas tev uzaicināja, sazinies, pajautā, kā reģistrēties, kā pievienoties šajā kompānijā. Es arī gribu startēt, es arī gribu ienekomēt, es arī gribu parādīt vēl kādam citam, bet man vēl ir jautājumi. Un tāpēc tu droši vari sazināties ar šo cilvēku, kā arī kļūt par mūsu uzņēmumu partneri un arī ietaupīt, kā arī nopelnīt. Un mēs tev vadīsim soli pa solim un iemācīsim visas stratēģijas, kas tev ir nepieciešamas taviem panākumiem. Tā kā mana prezentācija ir beigusies, tā kā milzīgs paldies katram, kas pieslēdzās. Un ja jums ir kādi jautājumi, vai vēlaties arī startēt, vai jums ir jautājumi pirms vēlaties startēt, noteikti sazināties ar to personu, kas jūs uzaicināja šo zūmu. Viņš būs ļoti pateicīgs. Arī, ja jūs vienkārši pateiksiet, paldies, bija interesanti, bet pāri visam es ļoti ceru jūs arī redzēt mums komandā, un mēs jums arī palīdzēsim iet uz augšu un kādā noteikti ceļojumā. Tā kā milzīgs jums paldies, un tad jau tiekamies nākamajos zūmos. Uz redzēšanos! Paldies, Lota! Paldies visiem cilvēkiem, kuri pieslēdzās this presentation. Sveiki, mani sauc Veronika Nikitska. Es esmu dzīvojuši Amerikā jau 20 gadus un esmu aizmirsuši savu latviešu valodu. Mēs ar vīru iepazināmies ar uzņēmumu pirms 2 gadiem un esam 2 zvaigžņu direktoru līmenī. Mēs nemaksājam par abonementu, bet gan gūstam pasīvos ienākumus. Katru dienu $25. Uzņēmums ir force. Uzņēmums ir godīgs. Esam sākuši vairāk ceļot. Pievienojieties mums un ceļojiet kopā ar mums. Lai jums visiem jauka diena un paldies, ka pievienojieties šai prezentācijās. Čau! Čau, čau!